18. novembrī Latvijas valstī 107 gadi. Un 107 izcili Latvijas cilvēki, izcils Latvijas personības stāsta, kas viņiem ir Latvija. No sava jomas skatu punkta, no savas dzīves pieredzes skatu punkta. Šoreiz mans sarunu biedrs, vēstures zinātņu doktors Juris Ciganovs. Un es viņam gribu palūgt pastāstīt, kas ir Latvija no vēsturnieku skatu punkta. Labdien! Latvija pirmkārt ir zeme, kur mēs visi dzīvojam. Tā ir mūsu tēvzeme, mūsu mājas vai mātes zeme. Jā, Latvijai ir 107 gadi. Tas ir tam Latvijas valstiskumam ir 107 gadi. Tas ir 107 gadi kopš brīža, kad tagadējā Nacionālā teātra telpās sanāca ļaužu grupa un proklamēja Latvijas Republikas neatkarību. Skaidrs ir tas, ka, lai arī mums tagad tā varētu likties, ka tas radās tādā nosacīti tukšā vietā, jo idejas ģenerēšanas šie grupa bija tieši tie cilvēki, kas atradās Nacionālā teātrī, gan uz skatuves, gan skatītāju zālē, bet bez šābām, ka pēkšņi no zila gaisa satikties šie cilvēki tā vienkārši nevarēja un nevarēja arī izdomāt, ka nē, tagad rītā mēs to Latviju dibināsim, dibināsim kaut ko un nosauksim to par Latviju. Protams, ka nē. Gadsimta ilga vēsture rāda, ka tomēr tādā vai savādākā veidā nācijas pašapziņas idejas, kādas valstiskuma idejas vai to aizmeņi tomēr mums ir bijuši. Apzinātā vēsture pierakstītā veidā Latvijas teritorijā pastāv no 13. gadsimta, respektīvi no brīža, kad šeit parādījās pirmie vācu tirgotāji, vai varam viņu nosaukt arī par vācu krusta nesējiem, kristīgās ticības nesējiem, tas respektīvi kopš parādījās pirmie rakstiskie vēstures avoti par Latvijas teritoriju, Latvijas iedzīvotājiem. Mēs šodien tās dēvējam par sentautām, kas te dzīvojušas, par senlatviešiem dēvēt, viņas nebūtu vēsturiski korekti. Bet katrā ziņā jau toreiz bija šeit kaut kādi tādi valstiskuma aizmetņi agrīnā valstiskuma veidolā. Pēc tam Livonija, vairākus gadsimtus Livonijas valstu konfederācija pastāvēja, tas, protams, nebija ar Latvijas šodienas teritoriju nekādā veidā saistāms. Bija ar teritoriju saistāms, bet nebija saistāms ar to, ko mēs pēc tam varam saukt par tiešām par Latvijas valstiskumu, bet tik un tā Livonijai mēs varam pateikties par mūsdienu Latvijas teritorijas geogrāfiskajām aprisēm. Tas, respektīvi, par to, kādā veidolā šobrīd izskatās mūsu robežas. Tās radās tieši Livonijas laikā. Daudzi piesauc kā mūsu vienu no valstiskuma aizmetņiem vai arī valstiskuma tādiem pirmsākumiem, senčiem valstiskuma Kurzemes un Zemgales hercogisti. Gluži tā nav, bet nenoliedzami, ka šis valstiskais veidojums Latvijas teritorijā veidojās un tā tad bija zināmā mērā arī pastāvis, kaut arī, protams, Latvijas valstiskumu sakara īsti tam nav, un tāpēc daudzu cilvēku piesauktie teksti par to, ka arī mums bija savas kolonijas, Tobago un Gambija. Nē, mums nebija savas kolonijas. Šām zemēm ar Latvijas valstiskumu arī nekāda sakara nav. Bet mēs zinām to, ka kopš 13. gadsimta šeit dzīvojošie cilvēki, nosauksim viņus par sentautām, par kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem, lībiešiem, sēļiem, par arī tanī mirklī, kad jau sāka veidoties latviešu tautiskums, latviešu nācija. Šie cilvēki tādā vai savādākā veidā vienmēr ir piedalījušies tajos procesos, kas ir notikuši Latvijas teritorijā. Nevar teikt, ka šeit bija tikai vācu baltieši un citi neviens nebija. Ka latvieši bija tikai bauri, kas āra zemi un apgādāja šos te pašus vācu baltiešus ar visu nepieciešamo. Latviešu senči, latvieši paši ir piedalījušies visos karos, bet tādu ir bijis diezgan daudz mūsu teritorijā. Sākot no 13. gadsimta, tad mums ir pierādījumi, ka visos karos ir piedalījušies latviešu karavīri.
pārtautotā veidā labi, bet varbūt arī drusku kaut kā tādā pastarpinātā veidā latvieši piedalījušies arī šo zemju administratīvā pārvaldīšanā. Nu, bez latviešiem vai latviešu priekštečiem neiztika šie procesi, kas te bija. Nav varbūt tas tik acīm redzam un nav redzam arī ārēji tas viss, bet tomēr tas bija. Nevar teikt, ka mēs bijām tikai zemnieku masa, apspiesta zemnieku masa, kam nebija nekādas tiesības un kas bija šeit pastarpināti, dzīvoja un apkalpoja valdošo valsts baltiešu elitu, vai arī tos spēkus, tās valstis, kas mūsu teritoriju šādā vai citādā veidā vai šādā un citādā laikā bija ieņēmuši. Tie bija gan poļi, gan lietuvieši, gan zviedri, gan krievi. To augšējo paverdzinātāju mums bija ļoti daudz, bet mēs zināmā mērā mēs mācījāmies, akumulējām šīs idejas, nonāca tad līdz tai valstiskuma ideja. Protams, tas attīstījās jau pēc jaunlatviešiem, jau pēc jaunstrāvniekiem, jau pēc visiem politisko procesu sākumiem Latvijas teritorijā. Tas ir valstiskuma ideja izģenerējās 20. gadsimta sākumā, bet bez šaubām, ka gadsimtiem ilgi šī vēsturiskā pieredze mums bija. Iespējams, ka šī vēsturiskā pieredze mums bija drusku savādāk nekā Eiropas tādām lielajām nācijām, ja, drusku savādāk arī nekā tiem pašiem mūsu ciltsbrāļiem lietuviešiem, kuriem tomēr bija pamatā tūkstošgadīgā Lietuvas valsts, kas pletās no Baltijas jūras līdz Melnai jūrai, par ko viņi ļoti, ļoti lielās, bet parasti tur aizmirst piemetināt to, ka šajā valstī Lietuvas lielkņaziste, diškunigajste, lielhercogiste, no kā mēs viņu nosaucam, lietuviešu valoda nekad nav bijusi valsts valoda, un neviens dokuments līdz 1918. gadam nebija uzrakstīts lietuviešu valodā. Senkrievu vai latīņu vai poļu valoda bija valdošā. Bet nenoliedzami tā bija Lietuva, un ar to viņi lielās. Mums nav ar ko tā lielīties. Arī Igauņiem nav ar ko par šo te lielīties ar šādu veidu panākumiem. Bet tomēr mēs nonācām, praktiski vienā laikā nonācām līdz savam valstiskumam. Lietuvieši uzskata par atzimšanu, atzimstošo valstiskumu, mēs par jaunizveidoto, Igauņi arī par jaunizveidoto, bet 18. gads tas bija tas atskaites punkts, no kura mēs arī šo valstiskumu, šos 107 gadus mērām šodien. Mazliet par 17. un 18. gadu mēģinājumu veidot valstiskumu dažādos līmeņos bija jau pirms 18. novembra. Jā, protams, tas bija bez šābām sekas šiem te lielajiem ģeopolitiskiem satricinājumiem, proti Pirmajam pasaules karam, un tas, ka Pirmā pasaules kara rezultātā un dažādu revolūciju rezultātā, pirmkārtām jau revolūciju un sociālo satricinājumu Krievijā rezultātā, šī impērija sabruka. Un uz impērijas drupām arī sāka veidoties valstiskās suverenitātes, ne jau tikai Latvijā. Mēs varam runāt par to pašu man pieminēto Igauniju, Lietuvu, Somiju, Ukrainu, Baltkrieviju, Aizkaukās valstīm. Vidusāzijā arī, protams, tur tie gan bija okupētas teritorijas no Krievijas, jo Krievija bija tāda paškoloniālā impērija kā Lielbritānija, kā Turcija, kā Francija, kā vispār, ja tikai viņiem tas kolonijas veidojās drusku savādāk. Un mēs arī bijām viena no Krievijas impērijas kolonijām. Ozējas provinces bija tieši tāds pašas kolonijas kā, Francijai, piemēram, Polinēzija. Varbūt tās tikai drusku tuvāk. Un drusku mēs atradāmies citā tādā attīstības ciklā, citā sabiedrības attīstības stadijā. Tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši tas tā ir. Un tieši pēc Krievijas impērijas sabrukuma, tieši pēc Februāra revolūcijas Krievijā, tieši tajā mazajā mirklī, kas ir pamatoti nodēvējums par pirmo mēģinājumu ieviest demokrātisko pārvaldi Krievijā. Vienīgo. Arī Jeļcina pārvaldes laiks it kā tāds varētu nosacīts būt. Labi, tur var strīdēties, protams, par to, jā, bet tieši šī Kerenska valdība vai Krievijas pagaidu valdība bija tas posms, kad sākās tāds politisko aktivitāšu bums, tostarp arī šeit Baltijas provincēs,
Tostarp arī teritorijā, ko mēs tagad pazīstam par Latviju. Tas ir toreiz vācu neokupēta bija Vidzeme un Latgale. Latgale administratīvi neietilpa kaut kādā administratīvā veidojumā, kas ir saistīts ar Latviju, proti tā bija Viķepskas guberņa. Kurzemē savukārt tas viss sākās drusku vēlāk, tāpēc, ka tur Kurzem Zemgale tā bija vācu okupēta teritorija, jo frontes līnija Latvija pāršķēla 1915. gadā faktiski pa vidu, tas ir pa Daugavu, vienā pusē bija vācieši, otrā pusē bija Krievijas impērija. 17. gadā Krievijas impērija pazuda un radās iespēja veidot partijas, pirmās pašvaldību vēlēšanas, kurās uzvarēja sociāldemokrāti Menševiki. Un sākās partiju veidošanās, sākumā tās labi sociāldemokrātiskā strādnieku partija jau pastāvēja no 1904. gada. Tie bija vai nu lielnieki, vai nu mazinieki, tas attiecīgi kur brīdi bija spēcīgāki. Bet sāk veidoties arī pilsoniskās partijas, kuriem aizmetņi, protams, sākās jau 1905. gadas revolūcijas laikā, bet tik un tā pozicionējot tās sāka veidoties tieši pēc februāra revolūcijas Krievijā. Process Kurzemē sākās drusku vēlāk, tāpēc, ka revolūcija Vācijā notika precīzi 1 gadu pēc revolūcijas Krievijā. Un process bija apmēram līdzīgi. Tas centrālās varas absolūts sabrukums, militārās varas sabrukums, haoss armijā un iespēja kaut ko veidot pašiem no tādā zemēs, kur atradās armija, veidot pašiem no sākuma. Bet līdz 18. gada tam pašam novembrim okupācijas vara Kurzemē Zemgalē, vācu okupācijas vara bija ārkārtīgi spēcīga. Un visi mēģinājumi veidot kaut kādu veidu valstiskumu nāca tieši no okupācijas varas. Mēs šodien daudz nezinām, bet mēs arī pamazām, jo, protams, tas plašākai publikai tiek top zināms, ka arī vācu militārā vara mēģināja izveidot kādas administratīvas veidojumus. Tepat uz vietas tas ir Kurzemes hercogisti, atjaunot to pašu Baltijas hercogisti, izveidot pa jaunu, bet bija piemeklēta kandidatūra, kas uz šo hercoga tronu pretendēja, līdzīgi kā viņi darīja Lietuvā, mēģinot atjaunot Lietuvas karalisti ar karali Mindaugu. Otro, pēc kārtas otrais viņš bija, bet tas bija viens no vācu daudzajiem daudziem vācu kroņu hercogiem. Viņiem tādu cilvēku bija daudz, dažādi titulēti personi, kurus vajadzēja kaut kur piemeklēt, kaut ko viņiem tur darīt. Un kāpēc gan šādu troni, kaut arī noteikti tas cilvēks pirms tam par to Lietuvu bija dzirdējis ļoti, ļoti nosacīti, līdzīgi kā par Kurzem un par Zemgali nākošais potenciālais cilvēks, kur varētu nozīmēt par Kurzemes un Zemgales hercogu. Un tad, kad Vācija sabruka, tad, kad radās iespēja arī uz šīs impērijas grupām kaut ko veidot, tad arī cilvēku grupa pareizajā laikā, pareizajā vietā izveidoja Latvijas Tautas padomu, kas arī pareizajā laikā, pareizajā vietā, nevilcinoties, mēģināja, un viņiem tas izdevās, apvienojoties proklamēt Latvijas republiku, kura vēl, protams, pēc tam bija jāizcīna. Jau uz to brīdi, uz 18. novembri 18. gada, tā bija tikai viena neliela cilvēka kopa, kas realizē šo ideju. Ideālistisku ideju proklamēja Latvijas valsti, kurai nebija to brīdi nekāda administratīva, birokrātiska, militāra pamata, arī finansiāla pamata nebija, bet 2 gadu laikā tas viss realizējās. Tātad kaut kur no iekšpuses, no iekšējiem procesiem, pamazām tauta noticēja tam visam. Protams, daudzu subjektīvu, objektīvu faktoru iespējā, ārējo faktoru iespējā, vīlās tajos pašos lieliniekos, tanīs pašos latviešu strēlnieki, kas bija aizgājuši prom sarkanajā armijā uz iekškrieviju, atgriežoties apakaļ, saprata, daudz no šiem latviešu strēlniekiem saprata, ka tieši šeit ir viņa vieta, ka tieši jaunās Latvijas Republikas armijas rindās viņi var cīnīties pret visiem ārējiem ienaidniekiem par savas valsts brīvību. Tādā veidā 2 gadu laikā faktiski šī valsts arī tapa. Tā, kura pastāvēja līdz 1940. gadam de facto, padomju okupācijas rezultātā valsts zaudēja savu valstiskumu, bet de jure tā pastāvēja arī trīnas laikā līdz pat valstiskuma atjaunošanai 1990. gadā 4. maijā un pilnīgai valstiskuma atjaunošanai 91. gadā 19. augusts. Puča laikā, kad tika paziņots, ka satversme Latvijas teritorijā darbojas pilnā apjomā. Un mēs šobrīd esam 107. gada dienā šīs valsts. Paldies tev par stāstījumu. Paldies.